Līdz 15 gadu vecumam spēlēju futbolu, izsaucu valsts izlasi. Kaut kādu vienu dienu vienkārši sapratu, ka gribu būt vieglatlētikā. Futbols ir, ja neņemsim bumbu, bet tā ir ātra skriešana un daudz ātras skriešanas. Man ir pieredze kā pašam, kā sportistam, kā attīstīt ātrumu, izturību, spēku. 3 gadus gatavojos, pētīju tieši futbolu. Un jau sāku tā teikt gatavoties treneru karjerai. Nav tā, ka esmu skrējis barjās, un tad pēkšņi atnāca un, ko mēs darīsim nākamajā treniņā. Mana vieglatlētikas pieredze man ļoti palīdz tagad futbolā, tāpēc, ka kaut vai daudzi, ar kuriem es runāju no futbola aprīts, varbūt neuztver to, ko es sāku, bet pieredze no profesionāla liela sporta, jo es biju elītes sportā, tā teikt, sprinta disciplīna, vispār attieksme pret sacensībām, pret darbu, pret treniņiem, pret daudzam lietām. No sporta, kur izšķir simtdaļas, tas ļoti palīdz. Kad tu, nezinu, 15 gadus es biju sportā, un tu nevari pieļaut kļūdas. Es redzu, ka ir fiziski spēcīgi no dabas, bet ir, piemēram, spēlētāji, kas spēlē noteiktas pozīcijas, un viņiem priekš šīs pozīcijas viņi ir vāji. Pietrūkst spēks vai trūkst izturības. Skatoties pārbaudes spēli, es iegūstu daudz informācijas par šo komandu. Un, manuprāt, mūsu komanda ir liels potenciāls, un šī komanda var sasniegt labus rezultātus ne tikai Latvijas līmenī, bet arī Eiropas līmenī.